Biznesa diena Parīzē aizvadīta jau otro gadu pēc kārtas, šoreiz organizēšanu uzņemoties Latviešu apvienībai Francijā sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Dienas pirmajā daļā īpaša uzmanība pievērsta nekustamā īpašuma tirgumu un ilgtspējīgai būvniecībai. Uzņēmējs Jānis Pelšs prezentēja, kā viņa bizness Latvijā izaudzis no paša dzimtas māju renovācijas. Man radās arī lieliski iespēja pašam iemācīties strādāt ar ko. Mums 3 vienā sanāca. Es biju savu klients, uzņēmējs un vēl namdara palīgs. Tā tas sākās. Un tagad tas ir aizgājis no mutes mutē un pārvērties par biznesu. Viņam īpaši iedvesmojoši bijis biznesa dienas paneļdiskusijās un prezentācijās dzirdēt arhitektu un ekspertu analīzi par Francijas un Latvijas praksēm un iespējām ekoloģisku un ilgtspējīgu projektu radīšanā. Arī Eiropā un Francijā ekoloģiskā būvniecība paliek par mainstream, par standartu. Tas ekoloģija, klimata neutralitāte, tas visiem ir būtiski. Es vairāk biju domājis, ka tas dabīgais un patiesais ir man subjektīvi pašam tuvs, bet izrādās, ka tas tomēr ir plašākam cilvēku lokam. Dienas otrā daļa veltīta fotogrāfijai un citām radošajām industrijām. Fotogrāfs un uzņēmējs Atis Erits norāda, radošajās industrijās mākslai un biznesam jāpastāv līdzās. Ata profesionālā identitāte cieši saistīta arī ar uzņēmēju darbību skateboarda industrijā. Viņa pārstāvētā kompānija radījusi vairāk nekā 100 skateparku visdažādākajās vietās pasaulē, to skait Francijā. Vai visi skateparki Francijā ir tavēji? Es gribētu atbildēt pozitīvi, bet pēdējo 3 gadu laikā ir ļoti daudz. Esam uztaisījuši ar Mindwalk Rams kopā ar sadarbību ar latviešiem uzbūvēšu, nevis visus, bet labākos. Dalībnieki atzīst, šāds notikums ir lieliski iespēja ne tikai apmainīties zināšanām, bet arī iegūt kontaktus tālāku biznesa plānu īstenošanai. Tikmēr rīkotāji pārliecināti, biznesa diena ir notikums, kas jāturpina, jo tieši šādu profesionāli orientētu pasākumu latviešu diasporai Francijā līdz šim trūcis. Līva Karlsona, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.